Kā sevi sagatavot randiņam? Sen neesi bijusi randiņos. Vai zināji, ka pirmais iespējas ir viens no svarīgākajiem stūrakmeņiem, lai atstātu par sevi lielisku iespaidu? Lūk, šodien padalīšos par 5 punktiem, kuri tev iespējams būs kas pavisam jauns. Sveika! Es esmu Kristīna Dakstiņa un tu esi Savedējas kanālā. Kad es devos randiņu pasaulē, man bija savi noteikumi, kā es ģērbjos. Ja tev ir savi noteikumi, es labprāt gribētu tos dzirdēt komentārā. Jā, pirmais punkts ir par mūsu vizuālo tēlu, jeb piemērotību apstākļiem un vietai. Un es nesaku, ka jāģērbjās īpaši pavedinoši. Liekas, ka vajadzētu tur pavedināt un tā, nebūtu nē. Te ir vērts aizdomāties, ko tu vēlies translēt. Ja tas ir kāds restorāns, tad noteikti tas nevar būt dziļš dekoltē un minisvārki, jo tu vienkārši tīri loģiski nejutīsies ērti, jo tu būsi kā uz galda pasniegta un tu apakšā jutīsies neērti. Tātad secinoši, tev nav vajadzība īpaši izcelties ar saviem kailumiem un plikumiem pirmajā randiņā, jo tādā veidā tu vari arī translēt īsti nekorektus signālus. Un tas var izrādīties par fiasko, un kad tev galā kungas sāks uzmākties, un no vienas puses baigi labi, tad tu zinās, ka viss red flag tālāk. Es ieteiktu pieklājīgos 30% likumus ievērot. Ja vēlies eleganti pavadināt, tad noteikti izvēlies tikai vienu pozīciju, kuru šoreiz atļausies parādīt. Nu, par piemēru, tie būs īsāki svārki, bet ne mini. Tad tie varētu būt līdz celītim un plaukstu lielumā no celīšu uz augšu. Tas ir maksimums, ko tu vari atļauties. Vai laiviņu veida izgriezums, kas dos atslēgas kaula akcentu, vai V izgriezums. Dekoltē taču skaties, lai tas nav pārāk dziļš. Ja tev veidojas kāda bedrīte, tad tas jau ir par dziļu. Un, piemēram, piedurknes līdz ceturdaļai tā skaitās, un tās ir sportiskās, kad mēs uzvelkam kādu kleitu vai blūzi, kura atsedz mūsu plaukstu locītavu. Tomēr, ja būs pirmais randiņš kādā izstādē vai kādas iestādes atklāšanā, tad apzinies lokāciju. Piedomā pie attiecīgās vietas un vides. Neaizraujies ar izdabāšanu tieši randiņa idejai un viņa fokusam uz tevi. Te tev jāatstāj iespējas uz vidi, jo tevi redzēs krietni vairāk cilvēku. Labāk pacenties iespringt, ka tava bilde sociālajos tīklos ar nezināmu kungu paliek neitrāla. Lai nevajadzētu pēc bildes jau pateikt, dāma atnākus ar to kungu uz randiņu. Atgādini, ka katrs pēc savām iespējām un spējām ģērbjās uz attiecīgo vietu. Ja tavu ikdienu darbs un līdzekļi neparedz jaunu apģērbu, vai štātes, kā es teiktu, un to iegādi, tad šis viennozīmīgi nebūs tas gadījums un tas iemesls, lai tev vajadzētu tērēties. Otra vieta būs pašpārliecinātībai. Tev pirmie soļi, tev stāja un iznesība. Lūk, ko viņš redzēs. Tā viņš nolasīs. Apzināt vai nē, kā tu jūties, kam tu esi gājusi cauri dzīvei un kāda kalibra dāma tu esi. Jā, es zinu, šis šķietami ko pārvietojoties mūs ar kaut kā nolasīt, kā mēs stāvam. Jā, sprīgani un asi, tad tu vienmēr kaut ko dari, tu šeptē, tu risini, tu esi kustībā, tu strādā. Un ja tu pārvietojies līgani, mierīgi, nesteidzoties, tātad tu esi pakārtojusi dzīvi tā, ka tu baudi mirkli. Jā, esi saliekusies uz priekšu ar kupri, aizslēgtām pozām, tātad iespējams ir bail, jūties nērti, kautrējies un iesprūdusi tāda kā vāvera ritenī. Lūk, tas ir tas, ko cilvēki lasa, neapzinoties. Lūk, cilvēks fiziski strādā, un lūk, cilvēks, kurš nestrādā fiziski. Ja tu vienu reizi iztaisnosies, tas ar vienu reizi nepietiks. Te katra nākamā stunda tev būs
izaicinošs, un lai justos ērti, tu iegūsti savu pozu, savelkoties čiekurā, jeb nolaižot plecus uz priekšu. Jā, šī ir lieta, kas ir jātrenē. Un, protams, tas viss ir, virspusēji. Te vajadzētu ņemt vērā arī tavu veselības stāvokli. Tāpēc es nesaku, ka viss tagad, ja tu nespēji iztaisnoties un sev tā prezentēt, tad viss tev ir viss norakstīts. Nebūtu, tas ir par to, ka vienkārši jāpiedomā. Un ko gan vēl nolasīs? Trešo noteikumi – paskatīties uz audumu un materiālu stāvokli. Cik svaigs un kraukšķīgs ir apģērbs. Somiņa, josta, apavi, kas mums vēl ir mēdz būt, lakati, nu jau arī cepures un cimdi. Ja tādi ir, protams, sezonāli skatoties, netaupi lietas, kuras ir nogurušas no dzīves, savēlušies un izraujušies diedziņi, kaut kur attiris, piešuj. Ja esi kā es, kas ir kājām gājējis pilsētā, tad noteikti apskaties purngalus un papēžus. Tic man vai nē, bet ļoti daudz cilvēku tā arī noskanē cilvēku, cik viņš rūpējās par sevi, par savu vizuālo, tā viņš arī attiecībās rūpēsies par otru cilvēku. Ja josta ir izveidojusi tavu aprisi, pat neesot uz tevis, tad noteikti apsver domu par to restaurēšanu. Vai jauns iegādes vispār? Tātad cilvēki, kas neskrien aktualitātēm pakaļ, taupa savas lietas un regulāri tās atsvaidzina un atrestaurē. Interesantākais ir tas, ka tādi tipi cilvēki ir ieguldījušies bāzē, pamatā priekš savām zināšanām, kā atrestaurēt tādas lietas. Tātad te ieteikšu paņemt atsevišķu konsultāciju pie speciālista, pie meistara, pie eksperta, piemēram, pie kurpnieka, pie drēbnieka un uzzināt, kā saglabāt esošo situāciju, kad tu iegādājies. Viennozīmīgi tas cilvēks ieteiks labāko, jo tāpēc, ka viņš vēlēsies, lai tu atgriezies ar jauniem klientiem, kas iesaka tādus meistarus, un arī atceries, ka virsjakās, mēteļos, visos pārējos apģērba gabalos, kuros ir kabatas, mēs nekad neko tajās neliekam, lai nedeformētu apģērba gabalu. Tātad risks, ka iztaipīsies. Es ievēroju droši vien vējjakām tādām, kas ir plandošās, vai mēteļiem, kuri sabās kaut kas, viņš paliek pufīgāks. Tu veido savu lieku formu, kas nekomplementē iespējams tevi, un tas vizuālais nevisai tā sanāk galu galā. Un viņi nevar visbiežākās kabatas iegūt atpakaļ esošo formu, kāds bija sākumā. Tāpēc pārdomā par to, kad tu sāc likt kaut ko iekšā kabatās, ņem ārā lietas somiņā. Priekš tam viņa mums ir domāta, vai arī apsver domu, vai tev vispār kaut ko tam līdzīgu vajag ņemt līdzi. Uztais revīziju, izfiltrē, cik ļoti tiešām tu to pēdējā laikā esi lietojis. Piemēram, tev ir ziema un tev ir iekšā plāksteri somiņā. Ziemā plāksteris ir ļoti reta vajadzība. Ņem laukā, uztaisi revīziju. 4. punkts. Ievēroju, ka sievietēm ir tāda kāju paslīdēšana par savu higiēnu runājot. Tas ir nepieļaujami. Mēs dzīvojam šajā gadsimtā, kad ir siltais ūdens gandrīz visiem mājās un tev ir iespēja atsvaidzināties katru dienu. Ja tev nav iespēja bijusi, jo tev ir bērni, skola, darbs, visādas citas lietas, un tev mati palikuši netīri, ir taču salšais šampuns. Paņem un iegādājies viņu. Viņš ir katrā skaistumkopšanas veikalā, katrā higienas veikalā. Ja? Un izlaist mati nevienmēr ir pieļaujami vai adekvāti. Tāpēc piesako, kurp tu dosies, un kur tev viņi nebūs liekas misēklis vai nepieklājība pret citiem cilvēkiem. Kad, ja tur ir kāds minēts dreskats, uz kurien tu dosies, viennozīmīgi piedomā par matiem. 5. vietā loģiski mums ir grims, piemērots meikaps konkrētam dienas posmam. Ja randiņš ir vakarā, restorānā, kurā ir pieklusināta gaisma, kuru tu obligāti noteikti esi paskatījusies internetā, kā tur izskatās, vai esi jau tur aizgājusi paskatīties, tad tur iedarēsies vakara grims. Te noteikti vajadzētu piedomāt pie kosmētikas, kas tev liks izskatīties saistoši, nevis pēc Helovīna brīnuma. Nekontrastē, lūdzu. Netaisi sevi sliktākā gaismā. Mums ir lieliski kosmētikas veikali, kuros darbojās īpaši cilvēki, make-up meistari, kuri tev var pastāstīt, ko tev labāk izmantot, kādas krāsas, kāds ir tavs piemērotākais tonis, kā ko uzklāt. Ja? Nekautrējies vismaz vienu reizi saņemties dušā un uzjautāt, lai palīdz un parāda
kā to izdarīt tev. Un ja finansiāli spēja atļauties, tad vienu reizi mūžā, jeb vienu reizi 5 gadē vai 10 gadē investē savā vizuālajā tēlā un iemācies pie meistara savas formas, savas krāsas un detaļas, kā uzklāt. Ja? Gluži tāpat kā pie frizieriem. Aizej samaksā vienu reizi, lai parāda frizieris, kādas uztaisīt 2 ātrās frizūras, tev ar tavu frizūru un 2 izejamās frizūras, kas tev ir vieglākas. Nevis, kur tev iespējams būs jāmokās, ja? Bet tev ir jāiemācās. Ja tā būs netipiska pieredze tev un pat varbūt tavam frizierim, tomēr tas būs ieguldījums uz vismaz kādiem 5-10 gadiem. Ja vienīgi tu neesi no tām dāmām, kurām patīk ik pēc sezonas mainīt matu griezumu vai matu kaut kādu toni, tad, protams, jāskatās, cik lieliski tev būs ērti ar viņiem un cik tu ātri varēsi apgūt jaunās features, kas tev atvieglos dzīvi. Un, starp citu, make-ups mainās ar mūsu gravitāciju un cipariem pasē, tāpēc arī par to tu padomā, lūdzu. Jo, ja randiņš būs dienas gaismā, tad vakara grims būs par drūmu, par spēcīgu, par kontrastainu, par smagu. Izvēlies maigākus toņus. Es, piemēram, izvēlos brunganos toņus pat skropstu tušā un uzacu pietonēšanā. Tad atceries, ar melnu tu vari izskatīties slimīgi bāle un izcelt riņķus zem acīm, mikroskopiskos apsārtums, kļūt izlecoša un iespējams pat arī pasvītrot nogurumu sejā. Turpretī brunganie toņi dod jaunavīgāku izskatu. Pat nedaudz gribās teikt vārdu bagātīgāku. Tas ir, protams, man, un tas iespējams būs vēl kādai ar kādu niansīti, kurai arī tas derēs. Aizej un uztaisi savu ādas pamatu toņu koloristiku. Tu sapratīsi, kādi toņi tev piestāv, vai tu esi pavasaras, vai tu ziema, vai vasara, vai rudens. Paskatīsies, sapratīsi, kas tev galu galā garderobē der, un par to koloristiku vairāk runāt nevis tagad tev visa garderoba būs jāizmet laukā, bet vienkārši, lai tu saproti, ko tev darīt ap sejas zonu, lai tu sev nepaspilgtinātu ne tās vajadzīgās nianses. Ja šis tev šķita ļoti aizraujošs un iespējams bagātinošs, tad es tev aicinu nākt manā kanālā, apskatīties pārējos video saistītas par randiņiem, un iespējams tu jau varēsi drīzumā vairāk dalīties ar savu pieredzi, kam tu esi izgājis cauri, pateicoties maniem ieteikumiem. Paldies tev par to, ka tu esi šodien bijusi ar mani, noskaties šo video. Viennozīmīgi piespied like button, jeb patīk, ja tev simpatizēja. Ja tu vēlies atstāt kādu komentāru, noteikti komentē, padalies ar kādu, kam šis varētu būt noderīga, un viennozīmīgi pieseko, lai nepalaistu iknedēļas jaunumus par randiņiem, par sieviešu tēmu, par elegantu sevis pasniegšanu un kā sasniegt dzīvē vairāk, nekā mēs iespējams domājam, ka mēs varētu. Es tev ticu! Tiekamies!